I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. Dzīves pamācība iz Bībeles. Nevienmēr viss ir tā, kā izskatās. Nespried par otru pirms, neesi noskaidrojis, neizdara pārsteidzīgas spriedumus. Sveiki! Kādu laiku neesmu te neko likusi, bet jā, man viens no pašiem kaut kādiem sākuma video arī bija, kur es teicu, kad es negribu neko ķeksīšu pēc likt, nu, ja man nav tajā dienā nekas, ko teikt, vai es negribu vienkārši tāpēc, ka kaut kas jādara un viss likt. Man tāda vēlēšanās sirdī bija, jā, kad lai nekas nebūtu ķeksīšu pēc, bet tad, kad Dievs man dod sirdī, tad es runāšu. Un tad es gribu runāt, un citreiz varbūt tas būs, ka katru dienu būs, bet, jā, bet pagaidām, jā, tad, kad Dievs liek sirdī, tad es gribu runāt. Un, jā, un tagad atkal runa par Bībeli, kā brīnišķīga grāmata ir Bībeli, kāds dzīves mācības un pamācības, un cik ļoti viņi nodara, un kā viņi mūs māca, ko daudz nemaz nezina un nenovērtē. Ir pat arī citā vietā teikts, kad svētie raksti māca, ka svētie raksti māca, nodara pamācīšanai, vainas izpirkšanai, un kas tik tur tālāk nebija, vairs viss neatceros. Un arī tāds dzīves piemērs, lasu Bībeli, un Dievs man rāda, kā ir dzīvē, un kā māca tā kā paskatīties, sāk domāt, kā ir man, un tas mudina domāt. Un līdz ar to tas ved cilvēku tālāk pašu, kad viņš sāk domāt, kā ir manā dzīvē. Un ja nu arī mani tā ir, un varbūt tu tajā lietā kaut kur grēko, bet Dievs var tev to uzrādīt, un tu vari nest to viņu priekšā, viņus var šķīstīt, tīrīt un atbrīvot. Un es kaut kādas dienas atpakaļ lasīju Veco darību 2. Samuēla grāmatā par sievieti Annu, kura bija neauglīga. Viņa ļoti pārdzīvoja par to, un tad viņa bija tur pie kunga svētnīcas priekšā un gauži raudāja, nepārtraukti lūdza, tā kā nepārtraukti lūdza. Un tā kā neatmet redz cerības, viņa nepārtraukti lūdza Dievu, gauži raudāja, pat deva viņam solījumu, ka ja Dievs viņai dos dēlu, tad viņam novēlēs uz visu mūžu. Un tikmēr nāk tur tas priesteris nāca un skatījās un vēroja viņas lūpas, kā tās kustās. Un viņš domāja, ka viņa ir iedzērusi. Un vēl pēc tam viņš tā ļoti pārliecināti viņai saka. Jā, un vēl vienkārši tāpēc, ka viņas lūpas kustējās, balss nebija dzirdama, viņa savā sirdī lūdz. Un tad tas priesteris viņai saka, cik ilgi tu būsi savu dzērumu varā, lai skurbums no tevis atstājās. Un tad es tā apstājos un domāju, jā, cik īstenībā bieži mums tā nav cilvēkiem. Tā mācība, tā mācība ir tā, ka nevienmēr viss ir tā, kā izskatās, un ka mēs esam ļoti bieži ļoti pārsteidzīgi ar saviem spriedumiem. Te tas pozitīvais ir tas, ka viņš kā priesteris, viņš uzsāk sarunu ar to sievieti, un viņš pēc tam uzzina to patiesību, ka viņa nav piedzērusies, viņu skumjās, viņa raud uz kungu, viņa lūdz dēlu, kad Dievs viņai nedod dēlu. Bet cik bieži ir tā, kad mēs maz neuzzinām patiesību līdz galam par to cilvēku. Mēs ieraugam kaut ko no malas, mums izskatās, vot ir tā, un mēs izspriežam kaut ko negatīvu, un tā arī uzskatām, bet īstenībā tā nemaz nav. Un es tagad domāju, cik es tā savā dzīvē neesmu par kādu izspriedusi. Un es zinu, ka noteikti ir savos pasaulīgajos laikos, ka uz kādu paskaties un domā kaut ko ļoti pārliecinoši, bet īstenībā tā nemaz nav. Te varētu arī runāt par to, ka es esmu arī tad, ja tu esi starp vidu, starp baumām kaut kur, tāpat tās, piemēram, arī man ir bijis. Un es vēl gribētu, pirms es turpinu pateikt, uzsvērt to, cik labi ir būt Dieva bērnam. Jo tad, kad tu esi pasaulē, tu tādas lietas diez vai atzīsi un diez vai sapratīsi.
Jo to tikai tagad esot ar Dievu, tikai es to varu sākt tā pamanīt, Dievs parāda un sāc pamanīt un sāc domāt, kā ir bijis man. Un tad es atceros tāpat, cik nav bijis, kad kāds kaut ko pasaka man kaut kādu par to cilvēku. Tu zināji? To bieži sākās šīs visādas lietas. Tu zināji par viņu to un to, un ka viņš ir izdarījis to un to. Un tad man sākumā tāds, jā, tučnā. Un tā, zin, tādā šokā, cik bieži, un ne tikai man tā ir, tik daudz mēs tā daram, cik bieži tā mēs, piekrītam, un jā, un tad es izveicu spriedumu par to cilvēku, kuru es nereiz neesmu satikusi, vai es neesmu pat pajautājusi, kā ir, un pats svarīgākais, vēl turpinam nest to tālāk. Ejam kādam nākamajam, saka, tu zināji, un tas nākamais ir tālāk teikt, un cik bieži šitā tiek radīti meli, pilnīgi meli. Un tāpat arī par maniem kaut kas ir noteikti teikts. Arī izspriests kaut kas. Tā kā cik brīnišķīgi Dievs māca, ka nevajag būt pārsteidzīgiem. Un es šito gribēju jau pat tā bišķiņa ātrāk jau likt padalīties, bet es domāju, bet nav tā, ka es vēl joprojām tā daru. Un man tas kaut kā tā atturēja. Es domāju, es gribētu zināt, Dievs, vai tad es tagad neesmu beigus to darīt. Es vēl joprojām tā daru, ka es kaut ko spriežu vai pārsteidzīgi domāju par kādu. Domāju kaut ko tādu, kā nemaz nav. Un pagāja laiks, un šodien viņš man parādīja, tāpēc šodien es to stāstu. Šorīt atnākot mājās, es aizvedu vecāko bērnu uz skolu, un es atnāku mājās, un ņem mazulīt, un vīrs sēž pie televizora, skatās ziņas, un es jau tā kā pie sevis, ir kā runāja ar mazo, un saka, man teica, tev es neuztaisīju, jā? Viņam ziņas jāskatās ar tādu tekstu, un es ieeju virtuvē un skatos putriņos stāvu bļodiņā. Un tas man bija tāds, un sanāca, tādā veidā mēs notiesājam otru cilvēku apvainojumu. Un pēc tam, kad es gāju barot, un tad es atcerējos, es to lūdzu Dievam, lai Dievs parāda, ja man tas tā vēl ir, vai es tā vēl joprojām rīkojos. Viņš man parāda, tu vēl to joprojām rīkojies. un ka viņš tik brīnišķīgi man atsauc atmiņā, ko es biju lasījusi, un ka es arī lūdzu un to parādīju, un ka viņš man ļauj to ieraudzīt. Un tātad, tas pozitīvais ir tas, ka viņš man to parāda, tagad es zinu, es varu lūgt viņam piedošanu, un es zinu, par ko man jālūdz. Man jālūdz, lai Dievs man pasargā no tādu pārsteidzīgu lēmumu pieņemšanas par kaut kādām situācijām, par kaut kādām lietām. Tas varbūt ir tāds mazāks sīkums, bet cik daudz ir tāda lielākas lietas, ka tāpat tās izspriež kaut ko, kas nemaz nav. Un tas, lai ir par mācību katram no mums. Tā kā tas ir tas, ko Dievs māca. Nebūt tik pārsteidzīgiem savos spriedumos, lēmumos. Tā kā lai Dievs jūs svētī ar to, lai tas jums nāk par svētību arī jūsu dzīvēs.